Šeit ir izveidots vienkārši ciparu analogais pārveidotājs, izmantojot slēgumu R2R. Šo slēgumu var atšifrēt tādā veidā, ka tiek izmantoti rezistori ar atšķirīgu vērtību, šajā gadījumā 2 kOhm un 1 kOhm. Nosaukums jau pasaka, ka tātad R2R tātad tiek izmantoti rezistori, kuri atšķiras savā starpā 2 reizes, tātad piemēram kOhms un 2 kOhm. Tālāk šim slēgumam ir paredzēts 4 attiecīgi ieejas, tātad 4 biti, tas nozīmē tiek šeit padoti, un šie 4 biti tiek pārveidot par analogu signālu, kurš šeit izejā tālāk tiek izmērīts ar voltmetru palīdzību. Šeit varētu izejā pievienot arī operacionālu pastiprinātāju, ja būtu nepieciešams, piemēram, pastiprināt sprieguma vērtību vai arī atdalīt to, lai neslogotu šo sprieguma dalītāju. Šeit mēs redzam, ka tātad ir 4 biti, tātad augšējais ir vecākās kārtas, jeb MSB bits, kas nozīmē, tam ir lielākā ietekme uz analogā signāla vērtību, un savukārt apakšā ir jaunākās kārtas bits, jeb bits, kuram ir mazākā ietekme uz analogā signāla vērtību. Apskatīsimies, kā tas strādā. Šeit tātad mēs padodam, piemēram, ieejā tikai viennieku vecākās kārtas bitam, pārējus mēs atstājam nulles, mēs redzam, ka izejā ir puse no iespējamā sprieguma, kas ir 5 volti. Tālāk, ja mēs padodam pārējus, visus mēs iegūstam tuvu vērtību 5 voltiem, izslēdzot šo bitu, ja iestot to uz nulli, padodot tikai jaunākās kārtas bitiem augstu signālu līmenī, jeb viennieku, kas ir 5 volti, tad mēs redzam, ka izejā ir nedaudz mazāk par pusi analogā sprieguma vērtību. Tad, kad visi biti ir uz nulēm, protams, ir 0, tad, kad pats jaunākais bits ir, tad ir 0,3 volti un tā tālāk. Tātad, ko mēs redzam? Šeit ieejā padodot 4 bitus, mēs tos varam pārvērst par analogu vērtību, par analogu signālu, jeb spriegumu, kur tālāk mēs varam pastiprināt, salīdzināt vai izmantot citā veidā. Šeit mēs, protams, varam nodrošināt digitālo, jeb ciparu formas signālu ar mikrokontroleru vai kādas citas ciparu elektronikas schēmas daļas palīdzību, piemēram, ar skaitītāju, vai, kā jūs iepriekš teicu, mikrokontroleru vai arī FPGA. Tad viennieks nozīmē, ka mēs padodam 5 voltus, savukārt 0 nozīmē, mēs padodam 0 voltus. Tā vienkārši darbojas R2R ciparu analogais pārveidotājs.